SAA jeb stimuls, atjaunošanās un adaptācija kalistēnikā. Aiz noguruma pārvaldīšana šis ir 4. treniņa princips, kas vēsta sekojošo. Treniņa process sāks ar stimulu prezentēšanu, kur laikā izjauc homeostāzi. Turpinās ar organismu atjaunošanos, kuras laikā tos ķermenis atjauno enerģijas rezerves, audus un nervu sistēmu, un beidzās ar adaptāciju, kuras laikā tos ķermenis kļūs efektīvāks to vēlamajā veidā. Īsumā sakot, šis princips pastāsta to, kā tās ķermenis uzlabo savas fiziskās īpašības. To iedot mums spēcīgu treniņu stimulu, dot tam laiku un resursu atjaunoties un adaptēties un atkārto. Lai šo ilustrētu, šeit ir stimuli, atjaunošanās un adaptācijas līkne. Šeit tas nav atzīmēts, bet X assis ir laiks un Y assis ir veiktspēja. Iedodot savam ķermenim treniņu stimulu, tā veiktspēja pasliktinās noguruma dēļ. Ja mēs neskatītos tālāk, tad izskatītos, ka trenējoties mēs tikai pasliktinām savu ķermeņa veiktspēju, bet tā nav. Tā ir tikai uzreiz pēc treniņa, kamēr akūts nogurums ir ļoti augsts. Kad tavs ķermenis sāk atjaunoties, tā veiktspēja atgriežas līdz normai, un kad tas adaptējas, tā pārsniedz normu. Šis nozīmē to, ka tavs ķermenis adaptējas stimulatīvu treniņu rezultātā, bet ne to laikā. Tas adaptējas pēc treniņa, kamēr tu atpūties. Tu vari trenēties tik smagi, cik vien tu gribi, bet ja tu neļausi savam ķermenim atjaunoties un adaptēties, tu neko daudz no saviem treniņiem neiegūsi. Ideālajā gadījumā tu trenētos un visu atlikušo dienu relaksētos. Bet par cik šādi ikdienā lielākā daļa cilvēku nav iespējama, tad tev ir jācenšas minimizēt fiziskais un mentālais stress ārpus treniņiem, ja tu tiešām vēlies progresēt kalistēnikā. Kad šis process ir noticis, tu esi gatavs trenēties atkal. Ja tu trenēsies ātrāk, tu iedzīsi savu bedrē, bet ja trenēsies vēlāk, tu zaudēsi nu pat iegūtās adaptācijas. Īsumā sakot, šis princips nosaka tavu treniņu biežumu. Jo lielāks stimuls, jo lielāks atjaunošanās adaptācijas laiks un retāk treniņi, bet jo mazāks stimuls, jo mazāks atjaunošanās adaptācijas laiks un biežāk treniņi. Tikai nepārprotami, tu nevari veikt 100 spiegānus vienā treniņā un trenēties reizi mēnesī. Tos ķermenis izmanto tos pašus resursus, lai atjaunotos un adaptētos, un ja stimuls ir pārmērīgs, tas izlietos visus resursus, lai atjaunotos, un nekas nepaliks pāri adaptācijai. Taviem treniņiem ir jābūt tik grūtiem, lai tu varētu tās pašas muskuļu grupas trenēt aptuveni 2 līdz 4 reizes nedēļā. Ja tu vari tās trenēt tikai 1 reizi nedēļā, tad tavi treniņi ir pārāk smagi, bet ja tu vari tās trenēt 5 reizes nedēļā, tad tavi treniņi ir pārāk viegli. Vienīgais izņēmums ir treniņa cikla sākums, kur laikā taviem treniņiem vajadzētu būt salīdzinoši viegliem un tikai tad kļūt grūtākiem, lai tavs ķermenis varētu pakāpeniski pierast pie treniņa slodzes. Bet kas tieši nosaka treniņu smagumu? Treniņu smagumu nosaka attālums no atteices un piegājienu skaits. Lai padarītu savus treniņus smagākus, trenēs tuvāk atteicei un vai ar augstāku piegājienu skaitu, bet lai padarītu savus treniņus vieglākus, trenēs tālāk no atteices un vai ar zemāku piegājienu skaitu. Bet kā lai zinu, kad es varu trenēties atkal? Tu esi gatavs trenēties atkal tikai tad, kad tev veiktspēja ir atgriezusies līdz normai, ja tu vari atkārtot savu iepriekšējā treniņa sniegumu. Ja iepriekšējā treniņā tu pielāgojies 10 reizes, bet šodien tu vari pielāgoties tikai 5 reizes, tad tu noteikti neesi gatavs trenēties. Bet ja tu vari pielāgoties 10 reizes vai pat vairāk, tu esi gatavs trenēties. Atceries, to veiktspēja ir galvenais treniņa gatavības indikators. Ja tu jūties noguris, to muskuļi sāp, motivācijas nav, bet to veiktspēja ir atgriezusies līdz normai, tu esi fizioloģiski gatavs trenēties. Šis arī ir galvenais iemesls, kāpēc iesaku iesildīties un izdarīt vismaz vienu piegājienu pirms treniņa izlaišanas. Ja tev tiešām nav spēka, tad tu pelnīsi atpūti, bet ja viss tomēr iet pēc plāna, kā tas visbiežāk arī notiek, tad tavs prāts vienkārši to čakarē. Ceru, ka tev šis video noderēja, un tiekamies nākamajā video par 5. treniņu principu, variāciju un tā pielietojumu kalistēnikā. Čau!